Baltic Transshipment Centri Dānijas kompānija, kas savu darbību Liepājas ostā uzsāka pirms 12 gadiem un bija viena no pirmajām kompānijām, kas savu saimniecisko darbību realizēja Karostas kanālā. BTC kopā ar saistīto uzņēmumu Skandagra darbojas ar lauksaimniecības produkcijas eksportu. Šobrīd uzņēmumam ir karsts periods, jo jāapstrādā šā gada graudaugu raža, kas Latvijā padavusies īpaši labi. Abi uzņēmumu vadītāji ir dāņi, bet par savu godlietu ir uzskatījuši latviešu valodas apgūvi. Vai bijāt gaidījuši, ka būs tik liela graudaugu raža un būs tik daudz graudu šeit pie jums? Nē, es jogāt nebija gaidām. Sakarības ar graudaugu, kad conu vairāk hektāru normāli, tas arī jādod. Mums ir daudz vairāk, kad mēs bija gaidām, kad 20,000 tonu pa sezonas laiku no augusta mēnesi, bet jau atvērs vismaz dubultais, kad 40,000 tonu jau augusta mēnesi tikai. Tas nebija gaidāms un tas arī jādod. Tas mums ir baigi grūta situācija. Situācija nav grūta, bet daudz dārbs. Šobrīd termināla teritorijā ar graudaugiem pilnas ir visas 4 noliktavas un arī kravu laukumi. Uzņēmumu vadības spriež, ka šobrīd ir uzkrāti aptuveni 40,000 tonnas graudu, pārsvarā no bijušā Liepājas rajona teritorijas. 12 gadu laikā Latvijā un Liepājā strādājot, tik liela raža nav pieredzēta. Lielo graudu apjomu apstrādāt nav viegli, bet kas jādara, jādara. Kā varat apstrādāt visu šo lielo graudu daudzumu? Tikai vai strādāt. Kalte un kalte. Un tā gaidīt kudis un tur ir laukā. Bet, kam katra diena būs 2,000–3,000 tonnas labs graudiem iekšā, tā ir daudz dārbs. Dienā termināls uzņem līdz 100 automašīnām. Katra krava tiek rūpīgi pārbaudīta, lai noteiktu graudu kvalitāti. Graudiem mēs baudām mitrumu, proteīnu, tilpumu masu, arī piemaisījums, krišanas skaidru. Jā. Teiksim, ja nāk rapšs sēklas, tām vēl ir papildus eļļa. Šogad jāsaka tā, ka salīdzinoši ir sliktāka graudu kvalitāte. Lipeklis nav. Acīm redzot, tas pavasara, vasaras visas lietos ir izskalojuši laukā. Lipeklis nav, proteīns nav. Tiem laukiem, kur ir mazāk lietas trāpījis, var teikt, tiem ir. Ir lipeklis, ir proteīns. Tilpuma masa arī ir. Pagājušo gadu bija problēmas ar tilpuma masu, šogad ir lieluma lielām. Krišanas skaidrs arī vēl ir labs. Vienīgi, ja sāks tie līgušie graudi rasties, ja nepaspēs nokūt, tā būs problēmas. Tad visā visumā var teikt, ka graudaugu raža šogad ir lielāka nekā iepriekšējos gadus, bet tā kvalitāte ir zemāka. Kvalitāte ir noteikti zemāka, izteikti, jo nav pārtiks graudu. Daudz, kā bija pagājušo gadu. Iepriekšējos gadus. Tieši lipekļu un proteīnu trūkumu dēļ. Visi graudi tiek šķiroti, kaltēti un ar kuģiem eksportēti. Viens kuģis tiek iekrauts aptuveni 20 stundu laikā. Augustā 40,000, kas turpmākajos mēnešos, tagad septembris, oktobris, vai vēl tikpat daudz graudu šeit pie jums būs? Jā, es domāju, ka jā. Ceru, ka paliks bijis klusāk. Sezonas jau ies uz beigām, bet tad tūlīt mēs sāksim paņemt visu, kā mēs glābājam Latvijā un atvērs uz iejienu arī. Es domāju, ka tāpat. Vēl kompānija īrē noliktavas visā Latvijā, kur tiek uzglabāti graudi no visiem reģioniem. Tad, kad būs apstrādāti graudaugi no Liepājas reģiona, uzsāks pārējo graudu transportēšanu uz terminālu, kas nozīmē, ka vismaz pāris mēnešus tāds saspringts darba ritms turpināsies.